Un spēle var sākties, ar ko tā sākās? Tā sāks ar to, ka bumba pie viesiem tomēr. It kā varbūt pat Zaķis uzliec augstāk, bet tomēr bumba nonāk pie viesiem. Amerikāņi saspēlē, amerikāņu uzbrukums, publiks goz ap Dēlido, jāsavāc atlākusī. Tas arī notiek, un bumba pie Viljams. Nu, pagaidām basketbols Ventspilī ir zaudējis olimpiskajās spēlēm, ka reiz tagad skeletonu braucienu, lai gan Martins Dukurs jau nobrauc daļu līdz te lejā foijē vēl gaida kaut ko par šiem rezultātiem. Un Jānis Tīma pa to laikam ar kāds kaut ko gaida, nogādā bumbu grozā, izvirza vadībā Ventspilnieks, atklāja rezultātu šeit spēlē. Nu, ja runāja par principalitāti un kāds ir bijis spēles ap šiem pretiniekiem, nu, tad ir vērts pateikt, ka pagājušajā gadā BBL ceturtajā finālā abas komandas tikās, un toreiz Ventspilnieki viesos ar 3 punktu deficītu zaudēja Viljams. Ventspilnieki ar 3 punktu deficītu zaudēja, bet mājās ar 7 rehabilitējās. Un iekļuva pusfinālā, nu, kas ir pēc tam aizspēlēs arī līdz finālam, un šobrīd ir esošie Baltijas līgas čempioni. Pirmā komanda, kas nav no Lietuvas uzvarējušajā turnīrā, un šogad mums vispār pretendenti ir ļoti daudz valstī. Somi, Zviedri, Kazahstāna. Netrāp Viljams, bet kāds pasteidzās pirmais. Kūpers pasteidzies bija ātrāk rāda. Mantila. Un kaut ko paaudzina vēl, nezinu, vai Tīmu vai kādu no šauju spēlētājiem izskaidro, ka diskusijas arī kāds nebūs, spēlē basketbolā. Otrais Viljams netrāpa. Gadā šiem spēlētājiem šādas tādas problēmas ar sodu metieniem. Lai gan ar teikt, tas būtu tāds nestabils viņa ierocis. Kūpers pret Zaķi. Spēlēs pats. Tīma dodas palīgā, bet pārkāp noteikums. Vai Zaķim tomēr noteikuma pārkāpums? Kādam kādā ziņā no Ventspilniekiem ir? Tālāk jau jautājums, te Zaķis tomēr ir ieķēries. Un pirmā piezīme arī Ventspilniekiem. Sarežģīts tāds uzbrukums, gandrīz dosākāk ar Viljams, tagad līdēts vietas. Leslijs tāds sarežģīt metienu, ko nevar teikt par Akselu Vairogu, kurā pavisam elegantā, vieglā veidā izdos nogādāt bumbu līdz grozam. No šeit nav svaigā atmiņā gan spēlētājiem, gan līdzstājiem ir otrdienas spēle, Ventspilniekiem pamatīgs Zāģis izaicinājumu kausā, tā kā ir iemesls saņemties tik tiešām. Un kopējiem spēkiem, tomēr Ventspilniekiem paliek bumba. Un arī tagad paveicās Ventspilniekiem. Viljams līdz galam bez problēmām. Un, protams, minūtes pārtraukums šādā brīdī tiek pieprasīts no šauļu komandas puses. Vairāk miera bija tomēr neskatoties uz to, kā 8-0 viņa komanda zaudē. Maiņas nav nekādas. Nav nekāda maiņa šauļu komandai. Nu, runājot par šauļu komandu, tad manā skatījumā bīstamākais moments šeit komandā ir tas, ka nav šeit tāda viena izteikta līderi. Tāds var būt kādā atsevišķā mačā, bet principā ļoti daudz līdzvērtīgu spēlētāju. Un briesmas var draudēt ne no viena spēlētāja vien. Pagājušajā mačā, piemēram, šādstarpējā spēlē Darjus Pakamans cenībā 10 punktus samet. Rezultīvākā spēle viņam pagaidām Baltijas līgā. Tagad Kūpers atklāja rezultātu viesiem, un Tīma līdz galam neizdomā, ko grib darīt, un galvā kļūdās. Atsurukums viesiem, un Kūperam vēl 2 punkti. Nu tā, ja turpināsim, drīz jau Roberts Štelmakers pieprasīs minūtes pārtraukumu. Var tikai minēt, cik skaļi runās Roberts Štelmakers tad, kad viņš pats būs pieprasījis minūtes pārtraukumu. 4 punkti pēc kārtas tagad viesiem. 8-4, klusums tāds zālē, saudamīgs. Aksels Vairogs. Līdz te tā kā lēnām pievelks klāt, kaut kas te ir, bet nu jāgaida. Skatītāji gaida kaut kādu, pilnīgi apklus. Uz pieredzīt paņem Pakamans, kļūdās Ventspils aizsardzība, protams, šajā brīdī. Atkal +4 Ventspilniekiem vien. Uz pusi samazinājuši savus deficīts, punktu deficīts ir viesi. Labi nospēlē Tīmā un no augšās.
pārliecinoši apmāca savu pretspēlētāju, un pēc tam arī pārliecinoši noslēdz uzbrukumu šīs te sezonas Latvijas zvaigžņu spēles labākais dankotājs. Jā, vot ar veiksmes palīdzību nedaudz, bet nebija jau slikti tas, ko viņš darīja. Kūperam sabocīts āķīts. Un Petrausks tūlīt aicinās kādu citu garo spēlētāju laikam laukumā. Tīmām tālmetiens. Pret Gaziantepas komandu otrajā puslaikā, vai pat pēdējā ceturtajā, tikai pirmais tālmetiens iegūt vecpilniekiem. Lūk, kādu presi lika pretī viesi. Tajā spēlē aizsardzībā. Lieliski piespēl no Nīdhem, netrāpa Leslijs. Viljams uz sāntīmām, imies garām un noteikuma pārkāpums Leslijam, kurš, protams, saka, noteikuma pārkāpumu nebija. Uzreiz divas maiņas viesiem. Vitauts Šuļskis, numur 8, un Julijus Jučikas 11. numurs, bet pa to laiku Viljams panāk jau 12 par skaidru pārsvarā, 17-6. Pirmās ceturtais vidū. Apzaudējums šauļu komanda piedzīvojas ir savā laukumā, viesos atvainojas, mums arī Grāns ir nācis laukumā, kā mēs labi redzam. Labi, un nesportiski piezīmes šeit, protams, nedos, bet ļoti labi Viljams piespēja labi. Vairogs pamanīja, ka ir tāds iespēja atrauties. Un Leslijam otrā piezīmē, Aksels Vairogs uz sodmetiem līnijas. Grāns ļoti augstā lēcienā pēc tam savāc bumbu, un vadiski šis te iespaidīgās viņa darbības arī ievadīja ātru uzbrukumu. Sodametiens šodien mums krīt sliktāk nekā tālmetieni. Kas ar otro? Un tad otrais ir tur, kur tam jābūt. Nu, arī Spakamans tagad ar uzņēmēs tagad atspēles vadītāju posteni. Nu, arī šos te pienākumus viņš ir pildījis savas karjeras laikā. Šeit jau kārtējā viņam atgriešanās šauļos. Šuļskis groziet, samīstinās. Ļoti daudz piespēļu, maz laika, atlicis, nu pagūs izmest pagūs un arī trāpa Šuļskis. Nedaudz tur, varbūt, riskēja Vairogs, gaidīja piespēli. Varbūt uz sānu, bet Šuļskis pacietīgi un līdz galam un precīzi gaudēs to spēlē. Tīma Grantām un piezīme pret Grantu. Leslijam atkal nav piezīmes, trešā gan jau viņam ir nosilpt. Nu, pietrūk pacietības Leslija kungam. Pacēla viņš rokas, bet pēc tam bija vēl viena tāda kustība, viņa mēģinot aizslaucīt bumbu. Un trešā piezīme viņam. Tur, nu, bija piezīme. Lai cik tajā pierādāts Leslijs. Pagalvā mūsu mača sākumā viesi. Rokas Giedraitis izdodas laukumā. Un vēl mēs neprecīzi sobeties. Nu, ja no Granta var to arī sagaidīt. Ir jau pavisam labas spēles, ir spēles nevisai. Ir spēles, kurās ir jāizmet garām sākumā kā 3, līdz tam nākamos 5 iemest. Nu, šīs vēl uz to pamazām. Garā ziņā piezīme norma jau ir viesiem, mums tikai viena piezīme. Ronaldam Zaķī pašā mača sākumā, vairs piezīme pagaidām nav. Pakamanis. Jučiks. Giedraitim. Giedraitis met neprecīzi tālmetienu. Tīmies līdz galam. Tīmiet līdz galam. Tīmā nogādā bumbu grozā. Nedaudz iepauzēja, novērtēja situāciju. Jā, nu, pavisam viegli tika Jučiks galā ar Ventspilsnieku aizsardzību. Un 3 punkti. Pēc tāds pauzīts vies arī kaut ko trāpīja.
Vairoks. Grantam! Netrāpa Grants vai nobloķēja Grantu? Vai viss kopā tur bija? Grants ar tādu pauzīt, mēģināja triekt. Būtu darījis to uzreiz, iespējams būtu arī šī te piezīme, bet Grants iepauzēja un galā norāvās blokšotiņu. Gulbs nāk Tīmas vietā laukumā Ventspilsniekiem. Citu māju Ventspilsniekiem vairs nav. Šuļskis, bet Gulbi. Jā, Gulbs ar korpusu nosēs, Šuļs gan arī piespēle labā dod. Un pa ko Grants izsit, Vairoks savāc. Valters. Grantām un tagad gan. Iegrūž mugurā Jučikas Grantam. Tad atkal pauzīt Grantam. Un beidzās tas ar noteikumu pārkāpumu. Buļņekovs un Laksa laukumā Ventspilsniekiem. Nu var. Viss rīt normāli, varam atļauties pavairīt sastāvu, lai gan Selmakers bieži vien maču sākumā šīs te maiņas diezgan bieži tā izstatīt. Paskatās, kuram ar kuru šodien labāk sapas, kam labāk krīt. Un Grantam iepil. Pirmie 2 sodamēti ir atgādinājuši lidoja garām. Nu, vēl atgādināšu, ka šauļos pirmais puslaiks bija diezgan līdzīgs. Ja nemaldos, mums pat nedaudz plusiņš bija, un pēc tam gan izbeidzās šī te spēle. Laksa ir atlagušo bumbu pēc Grāta neveiksmīgas sodametiena. Viens no 4 Grātam ir iekritis pagaidām. Nu, Viljams pagaidām ir pēdējais mohikāts no starta 5, kurš palicis laukumā. Meklē iespēju Laksam atspēlē, kaut kādā pašam jāuzbruk! It kā tik neveiksmīgi viss kaut galā izveidojās, labi tur piesedz iespējas piespēlēt, bet Dīdhems paspēr soli uz priekšu un sanāk piezīme viņam. Turklāt vēl Viljams strāpā, nu vai būs 3-punktu gājiens. Šoreiz ir. Un Lorenzo Viljams līdz teju aplausu pavadībā var doties atpūsties, pelnīt. 10 reizes izpildīja soda metienu Ventspilsnieku pirmajā ceturtajā, soda metienu uz realizē 1-3. Pārstārs bija plus 15, tagad ir palicis plus 11. Iedomājieties, kas tur būtu, ja būtu normāli krituši soda metieni. Tālmetiens toties iekrīt. Tas ir otrais Ventspilsniekiem šajā te mačā no 3. Ļoti dusmīgs ir šobrīd šauja treneris. Atcīmredzot, izdarīts ir tieši tas, ko nevajadzēja izdarīt. Vai pēc tam nav izdarījis tas, ko vajadzēja. Un nostaigā. No tribīnēm kāds ļoti skaļi pateicis trenerim, tiesnesim Mantilam, ka ir nostaigāts. Nezinu, vai viņš jau iemācījis latviešu valodu. Bet, katrā ziņā, viņš bija viensprāts ar līdzutēju. Un uzreiz jau maiņa šauļiem. Un arī audzināšanas darbi uz soliņu, kā to varēja gaidīt. Buļņekovs saspēles vadītāji postenī, tagad Zaķis, vēl viens labs saspēles vadītājs. Tīma pēc Pakamani. Spiež ar spēku un panāk to, ka tiek fiksēts noteikumu pārkāpums. Īsāks Pakamans, vieglāks Pakamans. Gudrs un pieredzējis Pakamans, bet fiziskā ziņā, protams, Tīmam nav liela grūtība iespējas Pakamans zem groza. Noteikumu pārkāpums, tāpēc arī seko. Centās piebremzēt, nesanāca. Buļņekovs Tīmam tagad. Vairoks, sapilās nedaudz Vairoks. Apstājās nedaudz saspēle Ventspilsniekiem. Vairoks netrāpa. Un savāds tomēr 11. Numurs Jučiks šo te bumbu. Šuļs pat Viljams palīdz, bet tur jau Zaķis nāk talkā. Ar Ai nepietiks šajā gadījumā. Nu, Buļņekovs pārliecinoši pārved bumbu pāri uz otru lauguma pusi, tiesnieks vai netraucēja. Nāk vēl Buļņekovs uz perimetri. Tīma.
Tīmā! Nedaudz pietrūkst. Bet kārtējais jau jāsaka viesiem noteikumu pārkāpums. Šuļskim tagad noteikumu pārkāpums. Otrā piezīme Šauļiem. Kristofers Kūpers pēc tāds ilgs pasēdēšanas uz soliņas. Pirmās sēdēs vidū jau nosēdināja pēc kārtējā neveiksmīgā āķīša viņu treneris uz soliņa. Tagad atgriežas laukumā Kūpers. Tīmām abas reizes precīzi solimetieni, 31 punkts jau Vēnspilsniekiem. Pagaidām iespaidīgi, 3 punktiņi nav pierakstījušies vēl viesiem, piedodiet, 31-15, tāds ir pareizs rezultāts. Otrā minūte iet uz beigām, otrajā ceturdaļā Pakamanis, Šuļskis, Kūpers, pacies, piespēlā devā, Leslijs, netrāpa, kam bumba arī Leslijam. Pakamanis. Šoreiz au noderēja, Pakamanis nogādā bumbu grozā un būs jāizpilda arī soda metienu. Nu, ko nozīmē šī spēlētāja pieredze, nu un arī meistarība. Meistarība viņam ir. Akselim Vairogam noteikumu pārkāpums. Pagrābstījās, bet nepieteikoši tā iespaidīgi. Neko īpaši nepatraucēja Sancensim. Pakamanim ar grūtībām, bet iekrīt bumbu. Un viņš saka, ka viņš neskatījās, ko tā bumba kritīs. Uzreiz jau devās pie savu sedzamā. Izmet un devās pie Viljams. Un tagad Viljams līdz galam un netrāp šādā situācijā. Un pats nesaprot, kā tad tā. Nu tā nu bija. Aizskar bumbu nedaudz Zaķis. Nesanāk tāpēc piespēle. Jāspēlē pozicionāli tagad lietuviešiem. Labi Pakamanis, otra piezīme. Tagad Vairogam, kurš arī kā labi nospēlēja, bet tomēr nocenot apakšā ar roku stūmus prom ir Vairogs Kūperu. Labi, pozīcija ieņēmis bija Mantili un redzēja šo te grūdienu. Un 2 sodametieni. Atkal ar sodametieniem noslēdzas lietuviešu uzbrukums. Pirms tam Pakamans vienu meti, tagad Kūperam 2. Abi 2 precīzi. 5 punkti pēc kārtas viesiem. 31-20. Nu ļoti relatīvi pagaidām spēle. Arī šādi komanda neteisim, ka būtu maz iemetus. Tīmā nekrīt bumgrozā šoreiz. Viss bija kārtībā, Tīma tāds met, Viljams labi iedeva piespēli. Šoreiz neiekrīt Leslijs pret Vairogu. Spēlēs pats. Piezīme uzbrukumā? Vai tomēr Viljamsam piezīme? Piezīme uzbrukumā, 4. piezīme. 4. piezīme, tā ir Leslijam. Viljams nokārtoja savam tautietim diezgan nervozu vakar turpinājumu, varbūt mierīgi, varbūt pēc tam mierīgi, varbūt treneris nelaidīs vairāk viņa laukumā. Nedēsim, ka ārkārtīgi labas minūtes viņš ir bija aizdījis. Viljams tagad no tālās strāpā! Netrāpīja Viljams pēc caurgājiena, neizmantoja Viljams piespēli, bet tagad Viljams gan uzbrukumu piezīmi nokārto, gan tālmetienu iemet. Pakamanis netiek garām Vairogam. Nīdhems. Prāvos nedaudz. Nu jāsaka, Mantili nikni tiesā. Zaķim otrā piezīme, bez punktiem pagaidām Zaķis. Protams, ka grūtiem bija pret Nīdhem. Grāns viņa tā laukumā. Nu nav ko īpaši pārmest uz Zaķim. Sanāca uzsist par roku, neko darīt. Jučikas nomaina Šuļski. Nedaudz garāks un smagāks tagad ir viesu garais gals. Pakamanim brīvs tālmetiens, nav tos precīzes par laimi Vēnspilsniekiem. Viljams pārliecinoši savāc atliek šo bumbu.
Viljams! Lūdzu! Tas, ko nākās dažkārt redzēt treniņos vai iesildoties, Lorenzo Viljams triec no augšas. Ļoti labā noskaņojumā šodien ir amerikānis. To uzreiz var redzēt laukumā. Sabotīs metiens Gidraitim, cīņa par atliekušo bumbu Ventspilī. Ļoti labi, ka ir, teiksim, lietuvieši latvieši, kad šādā te spēlē, kad tie mēdz spēlētāji tad savējām citas valsts pārstāvim, pretējās valsts pārstāvim piesieties, treneri tiesacīm, es domāju. Šeit Mantils Soms, ko viņam pārmest? Kāda viņam ieinteresētība būtu silpt kādam par labu? Arī kaut kādu veca naida, bet kādu viņiem nav, ko varētu, savām atkal tiesacīm pārmest. 3 punkti tīmā! Šobrīd dzenam izmisumā šauļu treneri. Pašaizliedzīgā aizsardzībā spēlējam. Pietiekoši, ko, tagad gan nedaudz, bet, viss kārtībā, pago apakaļ. Un uzrūkam arī precīzi. Kūperam sarežģīts metiens, tās nav precīzs. Un tur ir mūsu misters Grants. Otrā ceturdaļa vidū 39-20. Ventspilnieku vadībā. Lorenzo Viljams skaistu epizodu mums parādīja. Pirms tam atcerieties, kādu tāmetienu iemet. Tagad gan iespējas stūrī. Tie garām. Un izkāpja autā. Tomēr izkāpja autā. Bija nonācis ļoti tādā sarežģītā situācijā. Lai atbrīvotos, bija spiests tādu lieku soli spērt un tas autāji. Un tas arī nozīmē to, ko mēs redzam tagad uz tablo. Grants, kamēr Jučiks tur staigā šurp turpu, Grants izrauj viņam bumbu. Un uzbruk turpina Ventspilnieks. Sants Valters atgriezies laukumā. Tīmā gaidīja piezīmi, bet tur mums ir Grants, mums nevajag. Ja nav tīma, tad ir Grants. Tīmam krīt garām, Grants no gaisā. Skaistas epizodes jau pirmajā puslaikā. Protams, aizmigt nevajadzētu. Tā ir lieta, kas ir jāatcerās Ventspilniekiem, ka mačs vēl netuvu nav ne beigās, ne starp finišā, ne kaut kur tam līdzīgā vietā. Pusītē spēle aptuveni. Ir vēl spēlēt un spēlēt. Labi, tad saspēlējās lietuvieši un atkal Pakamans labi ierāvās. Nogulēja šie tīmi tur uz perimetra šo te ieraušanos vai vienkārši pozicionāli kļūdījās nepareizi tur sastājoties. Ja Ventspilnieki, sanās Pakamanim brīvs lauciņš, kur ieskriet un arī piespēle viņam laicīgā deva. Soda metiens precīzi tagad. Un ko darīs ar otro metienu? Pakamans met precīzi arī otro metienu. 7 punkti viņam, atgādināšu. Iepriekšējais mačs ar Ventspilniekiem viņam pagaidām rezultīvākais šajā sezonā BBL. Šaļiem vispār tāds arī nepārāk laba tāda šobrīd josla. Zaudējums BBL turnīrā Lietkabeles komandai. Šie 2 zaudējumi pēc kādas Lietuvā. Tīma cīnās. Tomēr Nīthems veiksmīgāks. Un atdodas uz priekšu, reiz arī uzbruk. Un ir precīzs. Un šai brīdī Ventspilnieki minūtes pārtraukuma pieprasa. No savas tik un tā cipari nav ļoti iespaidīgi. Tagad, protams, ir nedaudz uzlabojušies. 6 punktu metieni no 8 izmestajiem un 2 tālmetieni no 7 izmestajiem. Tāds ir realizācijas procents. Viens sometiens tikai gan aizmest garām. Atgādināšu, ka Ventspilniekiem brīžiem pirmajā ceturtajā pagalam ar to negāja. 3 no 10 tikai tik iemest. Tīma iet cauri, netiek.
Gulbīm bija uz tālmetiens, 3 punkti. Gandrīz te tīma apzaga lieliem spēkiem šauļu basketbolisti, bet noturēja Jānis Bumbu un atdeva pēc tam uz perimetru. Kūpers pret tīmu. Tālmetiens. Ļoti labi roku nostrādāja, viss labi, tikai tas, ka Bumgrozā neiekrīt. Giedraits atkal tas bija, nē, tas nebija Giedraits gan. Valters, 3 punkti. Piezīme Noru vecmalniekiem, sācenčiem vēl nav. Kam Bumbu Kūpers to izcīna. Un nedrāp Kūpers no šādas situācijas. Šauļos krita viņam šādi te lūgdam grozu savākt Bumba. Tāda āķīši. Tagad nekrīt. Mazākā 2 minūtes pirmajā puslaikā. Grants! Kāpēc nē, ja ir tāda iespēja? Ja neviens netraucē. Nu, un arī netraucē. Diezai bija prāta darbs šeit bija izstāties Grantam ceļā. Līdz klusums iestājies zālē, visi apjukuši. Nīdhems. Nu, un Gulbim noteikumi pārkāpums tomēr. Uzreiz 3 maiņas vecmalniekiem, Buķenkovs, Laksa un Leismējers. Tāds viens mums speciālists Darius Pakamans. 7 punkti viņam, otrais puslaiks ir sācies. Nīdhems pret Viljams kādu laiku. Pakamans bija atbildīgs par Viljams. Kaut kas arī tur sanāca, un lūk, Viljams apzoga Leslī. Devies visam 4 piezīmēm, viņš ir laukumā, protams, uzbrukumā, aizsardzībā, protams, šāds tāds ierobežojums izjutīs pēc šiem 4 piezīmēm. Tīma uz apakšu un nogādā Bumgrozā. Netiek galā ar šādiem te uzbrukumiem viesi. Regulāri vecmalnieku veids caurgājiens. Vai atmet, vai iet līdz galam. Bet nu neizdodas apturēt šo te spēli. Pirmā piezīme Viljamsam gan tagad. Un Šuļskis uz solimetienu līnijas. Izgriežās Bumba no groza. Tikai otrais neprecīzais solimetiens viesiem. Viņi jau krietni labāk iet šajā rādītājā. Bet ko tas dod, ja kopējie rādītāji krietni viņiem ir par sliktu? Nav vecmalniekiem nepieciešams kaut kādas noteikti plusi mīnus šeit mačā, un arī šauļiem tāda nav nepieciešama. Visi vienkārši komanda, kas uzvar, pabeidz regulāro sezonu ar 10 uzvarām. Un tādēļ ir pirmie Zaķis. Pēc vairoga piespēles mēģināja tur vairogu pārsteigt. Vairogs nav pārsteidzams šādās situācijās. Arī nekļūdījās driblā. Nenostaigāja, kaut ko tam līdzīgi. Šuļskis dzen malā. Mēģinās iest cauri. Jā, nu Mantils silps, somties silps šodien šāds te piezīmes. Ja tu netiec konkrēti līdz kājās un nedaudz uzgrūdies virsū, tad, ja noteikumi pārkāpums tiek fiksēts, 2 solimetieni Šuļskim atkal. Zaķis nav apvienāts, un, nu, varbūt noteikti būtu reizes, kad nenosilpt šā te viņu darbība aizsardzībā, neuzskait par piezīmi. Mantils šodien tāds svilpus abiem abām pusēm, tā kā pārmest viņam to, ka viņš mēģina tā intrigu sabūrt mačā, nav nekāda nepieciešamība. Un nav nekāda iemesla. Šuļskim 2 precīzi solimetieni. Viljams, jā, kļūdās Viljams, nesaprotās ar tīmu. Un tīm, nu, muļķīgs noteikumi pagāvums tīmam. Ļoti labi parādīja arī Šuļs, cik ļoti viņam tiek darīts pāri. Un šeit Oļegs Latešovs
laikam aicina Šuļski, nu tik ļoti nerādīt, nedemonstrēt, kā viņiem tiek darīts pāri. Bet, protams, tīma muļķīgi izrīkojās tagad. Tagad arī dažkārt gadās, atcerēsimies, pirmā puslaika izskaņā Nīthems uzgādās virsū Valteram. Šuļskis tagad solimetiens labi patrenējies. Un Roberts Štelmakers aicināja neļaut saņemt bumbu Nīthemam un pēc tam uzslavēja savu aizsargā pietiekoši tālu aizzina amerikāni Leismējers. Un tātad kļūdās piespēlē Pakamanis. Un Leslīs tad pēc tam ar kāju nospēlē bumbu Vēnspilsnieki atgūst. Tā kā tikai 2 punktus iegūna no šīs nesportiskās piezīmes viesi. Tīm nedaudz var uzelpot. Viņam pašam 2 piezīmes gan. Pārāk aizrauties vairs nevajadzētu. Zaķis. Īsit viņam bumbu Nīthems. Zaķis tā uzreiz. Mēģināja iet augšā. Nīthems bija pietiekoši acīgs un ātrs. Un vēl precīzi tā ziņā, ka noteikums nepārkāp. Leismējers. Viljams no tālās nav precīzs gan šoreiz. Arī vairāk piezīme tāda diezgan interesanta. Protams, ar seju pret seju atradās viņš Šuļskim. Šuļskis atkal dodās sometiem līnijas. Pagaidām jāpagaida, bet jau 4 piezīmes Vēnspilsniekiem 2 minūtēs un 7 sekundēs. Nedaudz par strauju šis te piezīmes sapelnīts tomēr. Pašā sagādāt sev kādas problēmas. Jā, tajā ziņā, ka viesiem ir iespējams viegli tikt pie sodmetieniem. Leslijam atkal neprecīzs metiens. 4 piezīmes un bez punktiem amerikāns. Viljams nenogādā tomēr bumbu grozā. Uzskīt Pakamanim virsū. Bet Šuļskim otrā piezīme. Daudz šodien tādu, neteiksim, ka daudz, bet laika pa laikam tāda kaut kāda saskriešanās. Tas tikai nozīmē un rāda to, ka ir principiāli šī te spēle Vēnspils pret Šauļiem. Lai, protams, Zaķis, Vairogs, protams, atcerās arī citas spēles, tikai šīs, bet Vēnspilsnieks, domāju, atmiņā ir pirmā apļa zaudējums izbraukumā. Protams, tas principalitāti noteikti palielina vēlmi atspēlēties tā kārtīgi. Pagaidām arī 2 spēju summā esam priekšā. Šeit 18 punktus mēs zaudējām izbraukumā. Leslīs pārdod piespēli šoreiz Pakamanim. Jučiks ārā. Šuļskis plašiem soļiem. Un trāpā bumbu grozā. Piezīmdājumi Leismēram saskatīti, nevis tīmā par sev te mēģinājumu izsist bumbu. Tīmnošana noslaucīja bumbu tīri. Leismērs stājās ceļā, nedaudz nokavēja un soda metiens vēl Šuļskim. Ļoti aktīvs Šuļskis. Bija 3 punkti. Viņam pēc pirmā puslaika jau 11. Visus punktus otrajā puslaikā pagaidām Šauļiem gūs viņš. Ja viņš pats mēģina lauzt spēli, lai viņš to dara. Zaķis atraujās, bet tur nokontrolē situāciju viesi. Pēc tīma noteikuma pārkāpums. Vai Giedraiets garām ejot uzsit, vai... Jā, tieši tā. Otrais pārkāpums tikai viesiem. Vēnspilsniekiem jau ir piezīme norma, kā jau teicu. Leismējers. Viljams. Zaķim ļoti skaisti, ļoti skaisti. Viljams sakārtoja visu pa vietām, parādīja, kur tev jāiet, ko kā, un pēc tam lieliski piespēle, un Zaķis jau šajā situācijā zina, ko darīt, un zina arī pēc tam, kā stīp nedaudz pamocīt. Ir redzēt tehniskās piezīmes pēc saviem te gājieniem arī. Zaķis ļoti uzvilcies par to, par kā viņam tiek silti noteikumi pārkāpumi, godīgi sakot.
Var piekrist, ka varēja tikpat labi nesilpt kāds 3 no viņa 4 piezīmēm. Nu, tāds kaut kur ar korpusiņu uzgrūžās, pastum, atstum. Bet šodien tiesneši tādas silpas. Zaķiem vajadzēja varbūt norientēties situācijā, ka šodien tiesneši tādas silpas. Grāns dodās laukumā. Bez piezīmēm viņš. Zaķim jau 4. Šuļskis turpina uguņot uz sodmetienu līnijas. Aha. Laicīgi es to pateicu. Protams, diez vai viņš man dzirdēja, bet es centos viņam sūtīt tāds fluīds labs. Viljams, Jučiks tur tālu izgājis. Lieliski piespēle vēlreiz no Viljamsa. Viljams izskatās ļoti personīgi ir ņēmis to zaudējumu, kurā izdevās tik 46 punktus iemest Ventspilsniekiem. Šodien tiešām lielisks. Jučiks. No, Jučiks gan iznostaigāja, tad tās dīvaini kāja kustība, bet galā kļūdas uztaisīja. Kļūdu uztaisīja. Kūpers atgriežās laukumā. Garāks par Grantu rokas abiem. Tur ir vienot gars. Smagnējāks par Grantu, nu, fiziskāks. Bet pietiekoši ātrs. Nu, neļauj Grantam aizsniegties pēc līdz bumbai Kūpers. Nospieda Ventspilsnieku amerikāni. Vienkārši 8 sekundes uzbrukumā Ventspilsniekiem. Viljams. Un Kūpers saprot, ka noturēt kājās nevarēs viņš Viljams. Pārkāp noteikums. 3. piezīme tā ir komandai. Viljams, nu, nožēloja šo piespēlētāju tīma. Nu, norientējās tomēr. Nepazaudēja galīgi. Līdz ar pazaudēja, bet Viljamsam iekrīt bumbu rokās. Nu, pieņemsim, ka Grāns bija tas, kas jau piespēlēja tagad. Nu, nedēļ tīmu uzreiz tikko laukuma nākšajam Laksam piespēli. Gan arī amizantā veidā Grantam izdevās bumbu nogādāt grozā, bet nu pirms tam Lejs Mējers tik nomlaķēts. Šuļskis. No. Piezīme netiek fiksēta pēc Šuļski, viņš iet tagad strīdēties. Nu, pats viņš diezgan tā sarežģīta tur situācija pie groza, teiksim tā. Iespējams, jā, bija kāds sitiens par roku.